Vakaru LNT ēterā jūs satiekat raidījuma Degpunkts veidotājus, bet tūliņ palūkosimies, kā viņi atpūšas pēc sava atbildīgā darba kopā ar saviem mājas mīluļiem. Ilgadējā raidījuma Degpunktā vadītāja un politiķa Kārļa Seržanta mājās jau visu vasaru mitinās runcis Picasso, un svarīgo lēmumu par dzīvnieku ienākšanu ģimenē seržanti pieņēmuši kopā. Mūsu kaķis sauc Picasso, un mēs ar mammu izdomājām visādus vārdus, bet tad beigās palikām pie Picasso. Picasso seržants, tas viņam pasē rakstīts, bet mājās jau tāds piksis vieniem. Picasso saimnieki savu jauno ģimenes draugu raksturo kā mīļu, draisku un draudzīgu. Pat cik arī akvārijas mājā, tad mēs to smejoties saucam par kaķi televizoru, un viņš var tur stundu sēdēt un tās zivis pētīt, bet pagaidām viņš vēl nesaprot, kā tas viss tur ir uzbūvēts, un viņš tagad ir pagaidām mēģinājis ielīst plauktiņā un to zivi izdabūt pakšu, bet nav vēl sapratis, pa kurien un kā tas ir izdarāms.